2007. gadā Slovākijā kāds fermeris kārtoja savu šķūni. Tajā pat laikā ar traktoru un traktoru piekabi krāva sienu kāds cits darbinieks. Un fermeris, krāmējot savu šķūni, viņš bija pakāpies uz kāpnēm, un tā piekabe ietriecās kāpnēs. Tā rezultātā fermeris nokrita, guva savainojumus un iesūdzēja tiesā pāri darītāju. Līdz ar to procesa gaitā noskaidrojās, ka piekabei traktoram nav okta darbam pagalmā, šķūnī. Un okta bija vajadzīga tikai lai pārvietotos pa publiskās lietošanas ceļiem, un te nu sākās. Protams, ka bija vēl citi tiesas lēmumi, kā piemēram Spānijā, ja nemaldos, vienai omītei viņas mazdēls paņēma bez atļaujas mašīnu, kur nebija apdrošināta, un arī izraisīja ceļu satiksmes negadījumu. Tur bija bojā gājušie, un līdz ar to arī, kas maksās, neviens nezina, vajag kaut ko izdomāt. Nu, tad lūk, šī doma attīstījās tālāk, un viņa pārtapa par direktīvu, kurā iekļāva sevī ne tikai prasības apdrošinātājiem, tātad ne tikai aizsardzību cietušajiem, kuru apdrošinātājs ir bankrotējis, ne tikai, teiksim, palielināt kompensācijas cietušajiem, bet arī tādu ļoti dīvainu normu par to, ka tagad ir jāapdrošina viss, kas var kustēties. Nē, protams, ka fantāzijai ir plašs lauks. Man patīk, zini, kurš man visvairāk patika vārds, impudēja, kas var kustēties. Tā ir mana interpretācija, protams. Bet, kurā gadījumā tie pamuļķīšie, kas pieņēma šo te visu regulu un izdomāja, es viņus savādāk nevaru nosaukt. Tāpēc, ka tie tikai var būt tādi idiotu bars, kas var šo te visu izdomāt.